Jā, man būs jautājumi vairāki. Pirmais jautājums komitejas vadītājiem. Vai pareizi saprotu, ka komitejā ir jāpiedalās 9 deputātiem? Jā. Vai pareizi saprotu, ka esošā koalīcija pārstāv 5 deputāti? Es nezinu. Vai taisnība, ka šis jautājums un nākošais jautājums ir būtisks novadam, lai viņš funkcionētu un darbotos? Vai jūs saprotat, ka opozīcija šobrīd velk pozīcijas darbu? Kāpēc jūs nedarat savu darbu? Vai taisnība, ka, lai komiteja varētu pieņemt lēmumus, šeit ir jābūt 5 deputātiem? Mēs 19 deputāti ir ievēlēti domē. Kajā komitejā? Ja šobrīd opozīcija pieceļas un aiziet, jūs šos 2 svarīgos jautājumus nevarat pieņemt. Piecieties un aiziet. Piecieties un aiziet. Visi 19 deputāti, visiem 19 deputātiem mums ir jāstrādā. Tu arī esi es nesaprotu, kāds ir jautājuma būtība. Lai es pieceļos un aiziet, jā. Jautājums ir, mēs atgriežamies pie komitejas skaita un pie tā, ko jūs pirms kāda laika proponējāt kā absolūti nepieciešamību, ka ir jāpalielina deputātu skaits komitejās un komitejas skaits. Vai tā ir? Vai mēs darām vairāk? Vai šeit ir deputāti? Es nezinu, kāda ir jautājuma būtība? Jautājuma būtība komitejas vadītājiem, vai šie 2 jautājumi ir būtiski novadam?